esmu dzirdējis, ka ir mobilā lietotne pieejama beidzot. Jā, jau gadu gandrīz. iPhone'iem, Android telefoniem ir pieejama, ja? Kas arī Windows telefoniņiem. Ļoti labi. Es pieņemu, ka to lietotni var dabūt tur, kur dabū vispārējās lietotnes, tad App Store. Un tās nosaukums ir Attaisnota izdevuma. Pamēģināsim dabūt. Jā, šitā arī īstā valsts ieņēmuma dienas. Tātad lietotnes būtība ir kāda? Ko mēs varam iesākt, kamēr viņi instalēst? Tu vari nofotografēt čekus, aizpildīt informāciju par savu čeku, metodatus un augšuplādēt viņu EDS-ā. Tālāk, tad mums kas te parādās? Tāda mēs varam vai nu nofotografēt čekus, vai arī, ja mēs esam nofotografējuši pirms tam, mēs varēsim pievienot arī jau no galerijas. Tieši tā. Tā, labi. Tad man nākamais jautājums ir, kā notiek tā savienošanās mobilai lietotnei ar tādu vidu EDS sistēmu? Tur vajag pieteikties kaut kādā vietā noteikti. Jā, tieši tā, tev vajag vai no ar savu lietotāju vārdu, kas ir EDS-am tev, vai ar QR kodu, ko tu vari dabūt EDS-ā jau pašā. Nosim kodu un lietotājs ir veiksmīgi pierakstījies. Un tad uzreiz viņš arī piedāvā iespēju arī fotografēt čekus, ja? Ļoti labi, tad tagad to mēs arī darīsim. Dators liekas malā. Tā, labi, tad tagad ir tajā fotografēšanas režīmā. Mēs vienkārši noliekam virsū un nobildējam. Galvenais, lai tajā rāmītī, kas te parādās, ir tā visa informācija no tā visa informācija, ko vajag. Jā, tad vienkārši izmantojot šo te attēlu. Un tā, labi. Tas jau pirmajā reizē tikai parādās. Jā. Un tagad tev ir jāizpilda visa informācija par šo čeku. Dokumenta datums, tas ir tātad dokumenta, kas ir čeka datums. Čeka datums. Kad ir izdots čeks, jā. Skatos, ka esmu nobildējis par 17. gadu. Tātad es vēlos iesniegt par 16. gadu. Kas tagad notiks ar šo te čeku? Tu to čeku aizpildīsi visu informāciju, iesniegsi viņu, un viņš būs tavā EDS profilā, tavā EDS lietotāja kontā. Un viņš tiks izmantots tādā brīdī, kad tu iesniegsi deklarāciju par 17. gadu. Ok, tad nepazudīs. Viņš vienkārši tur stāvēs un gaidīs kārtu savu. Nepazudīs nekur. Labi, tad nosaukumus var nepildīt, jo vienkārši tas ir automātiski aizpildās decembris. Tad te norāda tātad to čeka datumu. Tas ir čeka datums, jā. Labi, tā un dokumenta numurs, tas pieņem ir čeka numurs, jā. Un pakalpojums sniedzēja reģistrācijas numurs. Tā ir iestāde, kas tev ir sniegus pakalpojumu, un tad viņas numurs jāuzraksta. Bez LV? Bez LV. Ok. Tā, un pakalpojuma tips. Kāda ir atšķirības starp ārstniecību un ārstniecību pilnā apjomā? Pie ārstniecības pilnā apjomā tu vari likt tikai tos čekus, kas ir par zobārstniecību vai par plānotajām operācijām. Higienista pakalpojumi ir zobārstniecība? Tieši tā. Tad mēs rakstam 20, tas ir tā čeka summa dokumentā norādītā. Labi. Un dokuments par ģimenes locekļu. Ko tas nozīmē? Tu vari iesniegt arī čekus par saviem bērniem, piemēram. Un tad tev jāpievieno, par kuru ģimenes locekli tu iesniedz, jāizpilda informācija par viņu. Skaidrs. Šajā gadījumā tas ir par mani. Tad viss ir aizpildīts, spiežam saglabāt. Un dokuments augšupielādēts un pabeigt augšupielādi. Šī brīdī dokuments ir aizsūtīts uz tavu EDS.